Pērekupi. Ko ņemt? Es gribu iegādāties savu auto. Spriežot pēc tās kaputas galvā, pēc kaut kāda E39 vai E60. Vispār varētu man kāds izskaidrot šo fenomenu. Kāpēc visi tie studentais bembjos mauca kapucēm? Tiešām viņiem visiem beigti termostati. Pirmā doma, ko nopirkt, bija 61. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Iedomājieties, viņi to boomeru filmējot, jau tajā gadā šito visu zināja. Stāst, cik budžets? 4000. ABS, ESP, degvielas lampiņa, 4x4, šis ir likdrēvā. Kārbas zobartīši. Labi, te vecā metodi jāņem. Skaņa tikai jāizdomā, kā atslēgt. Es viņus savā laikā atvedu baigi daudz. Es tur visu esmu redzējis. Kārba nav īsti nozīmes. Tā kārba ir mazākais, kas tev varētu pārsteigt. Gribētos dīzeli. Līdz 12 gadam es negribu čakarēties ar cietiem daļņiem. Ja tu domā, ka E61 pa 4000 tev būs jāčakarējas ar DPF-u, tev drīzāk būs katru rītu tā reizi jāskaita. Ja kāds kaut kur pamana 13. gada E61 ar dzīvu DPF, dodat ziņu. Īstenībā var arī benzīnē, ka viņš ir... Ručkā ar audumu salonu, tad 520, es domāju, ka tu pat varbūt nopirks lētāk. Toties tu par ietaupīto varbūt varētu uzlikt kāds nemetināts Styles 128. Tur 7 gadu atpakaļ bija dzīvs ar uguni jāmeklē. Šodien tur bail pat uz viņiem virsū skatīties. Vēl atceroties, kā viņiem spidometrs tur koriģēja ar abām rokām, parunājot par spidometru grozīšanu. Man priekš jums ir kaut kas pavisam jauns. Tak pērkat vēstures atskaits, vai ne? Cik jūs viņus pērkat? 1, 2? Un es esmu pilnīgi drošs, ka neviena atskaita jums nenokomentēs. Vai ar tiem Volvo kilotiem var to motoru pirkt? Izvilks līdz 500 000 vai neizvilks? Bet es jums sakārtoju to jautājumu. Ja mēs par to mašīnu neko nevarēsim atrast, visos iespējamos resursos ir kaut kāda avota, kur mirstīgie pat īsti nevar piekļūt. Tā kā ja mēs neko tur nevarēsim atrast, tad viņš visticamāk ir dzīvojis mežā zem eglas. Tā kā tur būs viss maksas datubāzes, bezmaksas datubāzes, pilnīgi viss, kur to šasīs numuru, kurš vēl jānokontrolē, vai ir pareizs. Varēsim iebāzt, tur mēs viņu arī iebāzīsim un to informāciju izraksim. Tā kā atskaits beigās tu saņemsi pilnu konspektu par pašu sludinājumu un ieteikumiem par to, kam tiešām vajadzētu pievērst uzmanību klātienē, modeļu specifiskajām īpatnībām, jūs jau zināt. Nezinātājiem zinātāji informāciju var ietaupīt pat vairākus tūkstošus. Bet labi, laižam tālāk, mums tik čekam mašīnu jāpalīdz izvēlēties. Es tiešām gribētu dzirdēt kaut kādas, pieredzējušas šo speciālistus, pērekupus. Šitajā cenu kategorijā ir jāpielieto pilnīgi citi paņēmieni. Šķiet, ka man YouTube kanālā ir vairāk video par šo tēmu. Iesaku izvēlēties. Iesaku noskatīties. Kas būtu tas tiešām foršs? Provin. Tiekās.